Ir īstenots Nork Electric projekts daudzfunkcionāla automatizēta rotējoša iekārta. Projektu veica Rēzeknes tehnikuma izglītības programmas enerģētika, 3. kursa izglītojumi, topošie elektrotehniķi. Daudzfunkcionāla automatiskā rotējoša iekārta ir izmantojama dažādas nozares, jo tās pamata ir rotējoša virsma dažādu objektu novietošana. Piemēram, metāla apstrāde un kokapstrāde, rotējošu detaļu apstrādei, mākslā un amatniecība, veicot keramikas izstrādājumu virpošanu, kā arī citas nozares. Pastāstīšu par iekārtas darbības principu. Ieslēdzam visas aizsardzības ierīces, iedega zaļa signālspuldze, kas signalizē par to, ka dzinējs ir gatavs palaišanai. Ieslēdzot SA1 neitrāla pozīcija un nospiežot start pogu. Dzinējs tiek palaists automatiskā režīmā, kas nozīmē, ka tas mainīs griešanas virzienu pēc laika relā ieregulēta laikā. Ar pogu SB2 stop pogu mēs varam apstādināt dzinēju. Pārslēdzot SA1 viena vai otrā pozīcija, dzinējs griezīsies tikai pa labi vai tikai pa kreisi. Par apgaismojumu atbilst pārslēdzis SA2 un SA3. Kad nav ieslēgts ne SA2, ne SA3, apgaismojums mainās pēc laika relā iestatītā laikā. Ja ieslēdzam SA2 vai SA3, vai tos abus kopā, tad apgaismojums deg pastāvīgi. Ja nostrādā noplūdes relējs, tad ieslēdzas signāls zvans. Ja tiek nospiesta avārijas poga SB0, tiek atslēgts dzinējs un nostrādā kombinēta signālspuldze ar zvanu. Specifikācijā ir norādītas izmantotas iekārtas. 3-fāžu automatslēdzis, 3-fāžu motora automatslēdzis, 1-fāzes kombinētais noplūdes relējs, digitālais laika relējs, daudzfunkcionālie laika relēji, starprelēji, kontaktori, taisngriezis, zvans, sadales skaitus, spiedpogas ar indikāciju, signālspuldze zaļa, signālspuldze ar zvanu sarkana, spiedpoga ar fiksāciju, pārslēdzis ar neitrālo stāvokli un indikāciju, pārslēdži ar indikāciju. Ceram, ka mūsu projekts būs interesants un tiks atbalstīts.